Un arī šorīt rubrikā Skola turpinām runāt par jauno mācību gadu. Ar kādām domām to sagaida pedagogi? To šorīt jautāsim Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājai Ingridai Mikiško. Labrīt! 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 Vakar valdības sēdē notika ļoti sīvas diskusijas par finansējumu, ko valsts varētu atvēlēt pedagogiem. Jums šobrīd ir skaidrs, kas no tā, kas tika solīts, tiks pildīts, kas ne? Praktiski jā, sēdē ir kaut kas pozitīvs, kaut kas negatīvs, jo cīņa gāja par ministru kabineta noteikumiem numur 16.836, kas nosaka, kā tad šogad pedagogiem maksās un par ko maksās. Un bija runa, vai šos noteikumus apstiprina vai ne. Viņi ir apstiprināti. Es varu nomierināt pedagogus, ka tas, kas bija solīts, praktiski šim mācību gadam ir izpildīts. Tā ir tā labā ziņa. Un atsevišķas kategorijas pedagogu saņems pavisam nelielu pieaugumu. Mēs bijām cerējuši vairāk, bet šajā situācijā tiešām, kad cīņa iet par katru santīmu, tad šis ir optimālais variants. Tas sausais atlikums, kas vakar izskanēja, vispirms par to, ka algu pielikums nebūs, pēc tam, ka tomēr daļai būs. Vai tas ir tas, ko pedagogi vispār ir gaidījuši? Tas nav tas, ko pedagogi ir gaidījuši, un man liekas, ka katram ministram būtu jābūt ļoti atbildīgam, izsakot šādus te lielai auditorijai svarīgus paziņojumus. Es varu teikt, ka faktiski 4. un 5. kvalitātes pakāpes pedagogi saņems apmēram to pašu, ko pagājušajā gadā. Algu pieauguma viņiem nav. Aptuveni 50,000 pedagogu. Cik liela daļa tad tā ir? Tie ir pāris tūkstoši. Pāris tūkstoši ar cik latiem reāli aptuveni? Apmēram pieaugums tur ir starp 50-60, paliek tas pats, kas viņiem ir, tik cik viņi saņēma pagājušajā gadā, tik viņi arī saņem šogad. Tas plus ir tas, ka pagājušajā gadā nemaksāja 3. pakāpes pedagogiem, un šajā brīdī viņiem tātad ir pielēmts ar šiem noteikumiem, ka viņiem būs plus 8% klāt. Tātad no minimālā šīs te izpēļņas no likums. Pieaugums nav liels, nav skarti pilnībā pirmskolas izglītības pedagogi. Mēs jau redzam, Rīgā trūkst 116 pedagogi iet projām, jo ar 280 iztikt nevar, ja nepiemaksā pašvaldība un piemaksa ir mazā. Tūlīt sāksies problēmas zinātnē, tūlīt būs problēmas. Un tā ir tā negatīvā ziņa, kad skatoties uz jaunās politikas iniciatīvām, mēs redzam, ka valsts joprojām no vienas puses tā kā sola atbalstīt izglītību, no otras puses pielikuma nav, un nākošajiem 3 gadiem, tas ir tas jautājums, ko mēs lemsim šodien, ka mēs neredzam, kurā vietā tad ir motivācija, kā tiks motivēti it sevišķi jaunie pedagogi. Iedomājieties, pēc 5 gadiem augstskolā ienākt skolā ar 280 latiem uz papīra. Un tagad tā situācija būtībā ir tāda, ka tas, kas tika lemts vakar, varētu darboties vēl nākamos 3 gadus. Tad, principā, 3 gadus pedagogiem mēs sakam, nekas nemainās, ņemot vērā to situāciju, kas tika nolēmts vakar. Jā, bet vēl paliek jautājums, tas nav vēl skaidrs, vai visus nākošos 3 gadus, jo runa ir par nelaimīgiem 6 miljoniem. No kā tātad tiks finansēt nākošie, šis mācību gads ir skaidrs, no kā tiks finansēt nākošie 3 gadi, jo viņi paliek tā kā un atnāk plusā šie 6 miljoni bāzes finansējumā, tad tātad pedagogiem pietiek ir jostas savilktas, bet nav iztrūkums, viņus ielieks jaunās politikas iniciatīvām, tad mēs atkal lūksimies pēc budžeta grozījumiem, jo nepietiks līdz galam. Tas ir tas pamat jautājums, 6 miljoni. Jā, uzmanības centrā šajā gadījumā ir pagaidām vēl jaunais vai jau kādu laiku strādājušais ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Kā jūs redzat, cik daudz viņš ir izdarījis, lai tā situācija būtu vismaz tāda, kāda ir tagad, vai cik maz viņš izdarīs, ņemot vērā, tās prasības ir lielākas? Laikam grūti vērtēt, jo viņam varētu būt kaut kādas 120 dienas pašlaik, bet kļūdas sākās iepriekšējā ministra laikā, kad atcerieties, mēs jau martā sākām dumpoties, un aizgāja gandrīz līdz streikam, kad Ķiļkungs pateica, ka nauda ministrijai nav vajadzīga. Līdz ar to tātad sākās problēmas. Tad jūsuprāt, vakardienas, piemēram, premjera kritiku, tāpat arī finanšu ministra kritiku Vjačeslavam Dombrovskim, piemēram, par kompetences trūkumu, viņš tomēr nav pelnījis?
Es laikam negribētu tādā veidā vērtēt, jo man visu pedagogu vārdā jāsaka tā, mums ir pilnīgi vienalga, kas ir pielaidis kļūdu, kā dala, bet valdība ir atbildīga par to, lai pedagogi neciestu. Tāpēc mēs uzticamies valdībai, ka viņai šī problēma ir jāatrisina. Kā viņa atrisina? Gal galā tā ir viņa atbildība. Ja mēs gaidām rezultātu un mēs skatāmies uz rezultātu, mēs ticam valdībai, ka viņš šo situāciju atrisinās. Tās iekšējās varbūt nesaskaņas nevajadzētu nest uz āru, un tagad iet publiski ar apvainojumiem, kas kur vainīgs. Es domāju, ka tam ir jānotiek iekšā, mums ir jāredz rezultāts. Ja? Tagad teikt un meklēt vainīgo, vienkārši ir muļķīgi. Ir situācija, kur ir jārisina. Ja? Protams, var teikt, ka ministrijas aparāts ir novājināts, jo atcerieties, bija reorganizācija ministrijā. Ja? Daļa darbinieku atlaida. Tagad, protams, katram, kas atnāk jauns, arī šīs 100 dienas vai cik, ja? Tas nav tik viegli ieiet sarežģītajos aprēķinos. Te ir grūti pateikt, vai viņš negrib, vai ministrs negrib darboties komandā, tā ir premjera atbildība. Viņš nāks pēc manis, jūs viņam pajautājiet, jā. Es pajautāsim. Bet es domāju, ka šajā brīdī tiek darīts viss, lai nebūtu mīnus, lai pedagogiem nesamazinātos alga, kas būtu vispār muļķīgi, jo mēs tam izgājuši no krīzes, jā. Vēl joprojām Portugālē, Grieķijā krīzes apstākļos lielākas algas nekā mums. Tad šobrīd tie pārmetumi, kas izskan ne tikai par ministru, bet arī par ministrijas darbu no finanšu ministra, no premjera puses, ir pamatot, ka ministrija netiek galā ar to visu sarēķināšanu, ka tur mainās ik pa laikam? Šajā brīdī, klausoties finanšu ministrijas viedoklī, liekas, ka ir kaut kādas problēmas, kāpēc tur tie cipari varbūt nav konkrēti un nav vienoti viedokļi. Acīm redzot, varbūt, kad ir taisnība. Kaut gan tikpat labi var paskatīties arī uz izglītības ministriju, kad arī tur varbūt ir savu veidu pārmetumi, kāpēc neieklausās valdība un finanšu ministrija. Jā. Tātad reorganizācija, kas ir bijusi te pēdējā laikā? Ir ar mīnuszīmi izskatās. Ir ar mīnuszīmi, jā. Vakar jau izskanēja, ka arotbiedrības gatavojas protestiem saistībā ar notikušo. Kādas akcijas varētu tikt rīkotas? Šodien mums ir padomas sēde. Mums ir tā kā plāns, kādā veidā mēs to darīsim, jo pašlaik ir tiešām uzmanību un akcents jāliek uz nākošo periodu, lai pedagogi justos droši un iet ar pārliecību klasē, kad valsts par viņiem domā. Acīm redzot, es domāju, ka mēs strādāsim ar visām komitejām saimā, ar saimas frakcijām, skaidrojot to situāciju, kāpēc mūsu viedoklis ir tāds. Mēs zinām, ka 24. septembrī ir plānots pēdējais budžeta skatījums ministru kabinetā. Tas varētu būt viens no datumiem, kad mēs organizējam kaut kādas aktivitātes. Protams, ir portfeļu nešana uz saimu, kas ir otra izdevība. Šodien kolēģi izteiksies. Es vakar saņēmu ļoti daudz gan zvanus, gan mailus, un pedagogi ir vienoti, ka tā nevar atstāt un nevar bezgalīgi ņirgāties par pedagogiem un visu laiku solot, ka mēs jūs motivējam. Mums ir tik daudz dokumentu, kuri neviens nepildās. Viņi ir tā kā, tāds, jā, mēs par jums domājam, bet reāli apakšā nekā nav. Ņirgāšanos pieminējāt arī 3 gadus, kur laikā varbūt nekas varētu arī nemainīties. Mēs pēc pašreizējiem plāniem, cik plašs atbalsts tad varētu būt šādām protesta akcijām, ņemot vērā tik skarbus apzīmējumus? Es domāju, šajā brīdī laikam izskatās, ka ļoti plašs, jo vakar tātad zvanīja arī studentu apvienība, kur arī ir gatava, tā kā, ja būs aicinājums pievienoties, un es domāju, ka valdībai ir pirmais domāt par izglītību, protams, nenoliedzot citas nozars, ne veselību, neko, ja? Bet tā ir nākotne. Mēs neredzam rezultātu momentāli, bet mēs skatāmies uz priekšu. Ja mēs tagad neieliksim naudu, tad mums nebūs ar ko strādāt pēc gadiem. Ir kas var atturēt no šiem protestiem vai diezgan neizbēgami? Es domāju, ka sarunas noteikti, un nekāda protesta nav galējais risinājums. Ir dažādi protestu veidi, līdz pat, es nezinu, sēdošam, streikam un vēl kam, ja? Par to mēs šodien runāsim, bet es domāju, ka saturīgas sarunas, var vest pie pozitīva risinājuma, bet ir jāredz valdības labā griba vispār kaut ko risināt, nevis mētāties ar apvainojumiem. Paldies! Paldies. Jā, mēs sarunājāmies ar Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Ingrīdu Mikiško.